Vienotības apziņa. Vienotības apziņā viss ir viens. Es šo varu noteikti apgalvot, bet mans prāts saka tā: bullshits. Kā var būt viss viens, ja es redzu sevi, es redzu jūs, es redzu puķes, monitorus, visu šo zāli, un tas nevar būt viens. Un tad cilvēks saka: jā, bet enerģijā viss ir viens, viss ir enerģija. Tad es teikšu tā: Inese redz enerģijas, un viņa noteikti pateiks, ka visas enerģijas nav vienādas. Tāpēc mēs arī nevaram teikt, ka jā, tikai enerģija ir viena. Nē, enerģijas arī ir dažādas. Mums ir dažādas enerģijas formas. Kas tad ir viens? Kas tad ir viss viens? Es teikšu tā: ar prātu to saprast nav iespējams. Bet manā dzīvē man ir bijusi pieredze, kura mani izved uz šo ceļu, un kāpēc es saku, ka es strādāju ne tikai ar zemapziņu, bet es strādāju arī ar virsapziņu, tāpēc, ka pēc tās pieredzes, kura man notika vairāk kā 20 gadus atpakaļ, es vairs nevaru pateikt, ka mēs neesam viens, jo es izjūtu šo vienotības apziņu. Un šajā vienotības apziņā tur nav kurš jautā, kas es esmu, tur nav kam jautāt, kur es esmu, vai kas es esmu, vai ko man tagad darīt, vai no kurienes esmu, vai no kurienes ir mana dvēsele, tāpēc, ka tur nav ne tā, kas uztver, ne tā, kas atbild. Tas ir tik dziļš līmenis, kur nav vēl izpausmē. Jo daudz no jums ir pieredzējuši tīpaši ļoti spēcīgās tādās sesijās, vai elpošanas sesijās, vai hipnozes sesijās, ka jūs savienojaties ar gaismu, jūs savienojaties, es savienojos ar koku, es savienojos ar planētu uz Zeme, es savienojos ar debesīm. Jā, un jūs zinat, ka jūs esat viens ar to formu. Bet tas, ko es esmu pieredzējusi, tas viss viens. Tur nav formas. Un es nevaru teikt, ka tā ir gaisma. Es nevaru teikt, ka tā ir tumsa. Tāpēc, ka nav uz ko salīdzināt. Un mazlietiņ, lai šī apziņa paplastos vēl vairāk, tagad padomājiet, jūs tagad redzat formu. Kā jums liekas, kur šī forma notiek? Mums prāts saka gaiss. Tas notiek, Meža parka estrādē. Ko tu ar to domā, kur tas notiek? Tas notiek šeit Meža parka estrādē, jā, fiziskā formā. Bet kas to satur? Mēs teiksim telpa, tā kā šī ir telpa, tur tālāk ir gaiss un tur tālāk ir zeme. Kur tas viss notiek? Ja mēs ieejam smalkāk, ja mēs sajūtam, ka mums pazūd šis ķermenis, ka paliek tikai enerģija, ka dalījumi beidzās, pameditējiet mājās uz to, kur šis viss notiek. Un vienīgais un tāds skaidrojamākais termins varbūt tās manam prātam ir tas, ka šis viss notiek vienā apziņā. Un, lai nebūtu garlaicīgi, tad šī vienotības apziņa, ko es saucu par dievišķo inteliģenci, jeb kā mēs sakam par Dievu, kur viss ir viens, kur vēl nav nekādas formas, šī dievišķā inteliģence sadala sevi vīrišķajā, tēvišķajā un vīrišķajā, mātišķajā enerģijā. Un šis ir radīšanas pirmsākums. Kā mēs piedzīvojam šos aspektus, kad dievišķais tēvišķais ar dievišķo mātišķo savieno un mums rodas trešais. Un mēs sākam piedzīvot realitāti. Bet pirmatnēji šīs enerģijas, kā dievišķais mātišķais, dievišķais tēvišķais, viņš atdalās no tā vienības, no tās vienotās enerģijas, un caur šo mums izveidojas šis aspekts, kas ir sievišķais un vīrišķais. Un ko mēs zinām ne tikai uz Zemes, bet tas ir arī visā visumā un arī mūsu galaktikā. Un šo es paņēmu no Debijas Solaris, kura ir galaktisko akāšu eksperte. Un man ļoti rezonēja šis teikums, tāpēc, ka man ir bijusi vēl viena pieredze, kad es esmu nākusi uz lielā cikla inkarnāciju uz Zemes, jo mēs šeit caur akāšām runājam par to, ka dvēsele pirms ienākšanas uz šejien, viņa jau tā kā izdomā scenāriju, viņa sarunā visus līgumus, bet ir tāda pirmatnējā ienākšana, kas ir tā kā vēl pirms tiem līgumiem.
kad mēs ienākam uz lielo ciklu, un tad mēs te maļamies, kamēr saprotam, kas mēs esam. Un es redzēju, ka es no šīs vienotības apziņas atdalu 2 bumbas pirms nākot uz zemes. Un tā, kad es prasīju, kas ir šīs 2 bumbas, man saka, tās ir polaritātes. Un es sapratu, ka šīs polaritātes, tas ir sievišķais un vīrišķais, un viņš ir kā mātišķais un tēvišķais, no kā tas 3. nāk un iemiesojās uz zemes. Pie kam tas nebija tā, ka es, piemēram, ja es zinu, ka es būšu sieviete šajā ķermenī, nebija tā, ka es to sievišķo enerģiju visu paņēmu sevī. Un nebija tā, ka es atstāju bumbu kaut kur augšā, to enerģijas bumbu, ja vīrišķo enerģiju. Un tad pēc tam es meklēju fizikā savu vīrieti. Ko es ar to gribu teikt? Tas ir pēc tam, tas ir zemāk. Bet kāpēc svarīgi ir šo zināt? Tāpēc, ka mūsos ir šis sievišķais, vīrišķais aspekts jau abi 2. Mums nav jāmeklē vīrišķā enerģija ārā, un mums nav jāmeklē sievišķā enerģija ārā. Tāpēc, ka mēs esam savienojums starp vīrišķo un sievišķo, un mēs atstājam, mums ir smalkā plānā šie 2 poli, lai mēs varētu šo realitāti uztvert caur sievišķo un vīrišķo prizmu. Un tad, protams, mums šeit sākas spēle, jo dalījums sākās tur, kur sākas spēle. Un kā es uztveru šo dzīvi, īstenībā es viņu uztveru kā tādu spēli, un ir ļoti labi, ka kāds laicīgi jums to atgādina. Tāpēc, ka ja jūs sākat dzīvi uztvert ļoti, ļoti nopietni, tad viņa paliek neinteresanta. Un kas ir svarīgi? Svarīgi, ka jūs zinat spēles noteikumus. Svarīgi, ka jums ir spēles instrumenti. Un svarīgi ir, ka ne tikai jums ir spēles instrumenti, bet jūs mākat ar viņiem darboties. Un, kā jūs zinat, tad es arī pagājušajā gadā konferencē stāstīju par radītāju apziņu. Un cilvēces jaunā spēle ir sevī atvērt šo radītāja apziņu, kas mums potenciāli ir. Bet ne tikai atvērt, bet mācēt dzīvot tā, radīt. Ko nozīmē radītāja apziņa? Tas nozīmē, ka es zinu, kā es radu savu realitāti. Un jo mēs vairāk mākam pārvaldīt šīs enerģijas, jo mēs vairāk zinām, kā pārvaldīt savu gan emocijas, gan savu prāta struktūru, gan savu fokusu, mēs varam radīt savu realitāti. Mums ikdiena notiek tā kā paredzami, tāpēc, ka mēs zinām, ka tas nenotiek haotiski, bet mēs zinām, ka mēs to esam izveidojuši, jo mēs zinām spēles noteikumus. Ka visi lektori runāja par to, ka viss sākas no mums, mums vienkārši ir jāzina, kā mēs darbojamies. Un tāpēc es gribu parunāt par to sievišķo un vīrišķo no tāda kā dziļāka aspekta. Nevis tas, ka mēs definējam sevi, ka sievietes ir tās, kuras krāsojas, Jāni, ja? Un, vai vīrieši ir tie, kuri vienkārši mauc, piedodiet par izteicienu, bet ka šīs enerģijas ir mūsos abos, jo mēs arī dzirdējām no citiem cilvēkiem, ka šī sieviete tāda riktīgi vīrišķajā, šī sieviete ir riktīgi sievišķajā, šis vīrietis ir riktīgi vīrišķajā un šis ir sievišķajā. Kāpēc? Tāpēc, ka mums abas enerģijas ir mūsos. Un kas ir tās vīrišķās enerģijas spēks un izpausme? Tā ir vienotības apziņa, kas ir centrēta, klātesoša, skaidra, viņa nes mieru, stabilitāti, apzinātu rīcību. Viņai ir virziens un viņai ir mērķtiecība. Un vīrišķās enerģijas pirmsākums es varu un es daru. Un kā mēs aktivizējam šo enerģiju? Mums ir vajadzīga fiziskā aktivitāte. Un atšķirībā no sievišķās enerģijas, šai aktivitātei ir jābūt tiešām aktīva, kas ir tendēta uz mērķi, kā mēs bieži vien sakam, cik pietupieni jātaisa, 20, 30, ka tiešām tas ir mērķis, nevis vienkārši pietupsimies, bet ka mums vajag kaut ko sasniegt, ka mums ir mērķis, ka mums ir tas A un B, kādas fiziskās aktivitātes mums to aktivizē. Mums aktivizē cīņas māksla,
kāpšana kaut kādā kalnā, kur ir noteikts konkrēts kaut kāda virsotne, ka mēs ejam uz dzīves virsotni, ja, tā arī kaut kādā ziņā ir vīrišķā enerģija, kura veido to sajūtu, ka mums rodās struktūra un ka mēs aktivizējam sevī vīrišķo enerģiju. Un tas ir arī par mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu. Tāpēc, ka ja mēs zinām, ka sievišķajā ir plūšana, tad vīrišķajā mums vajag skaidri zināt, no kurienes uz kurieni. Tur mēs liekam savus plānus, savus vīzijas un visu pārējo. Tāpēc, ka ir sievietes, kuras vienkārši dzīvo šajā sievišķajā enerģijā un viņām dzīvē nekas nenotiek. Kāpēc? Nav mērķu, nav struktūras, nav fiziskās aktivitātes, nav disciplīnas, un tāpēc arī nenotiek. Un tad mēs liekam, kā mēs zinām, ka mēs esam radītāji, mēs varam uzradīt, un tad mēs liekam šīs vīzijas un gaidām. Mēs jau vairāk kārt dzirdējam šajā konferencē par to, kad dariet. Mīļie cilvēki, dariet. Un bieži vien, ko mēs saucam par sievišķīgu vīrieti, kad viņam nav šīs enerģijas, viņš izskatās kā vīrietis, bet viņam nav aktivizētas šīs īpašības, ja, kas ir mērķu uzstādīšana, sasniegšana, atbildības uzņemšanās, ka mēs uzņemamies atbildību par to, ko mēs gribam. Un nevis mēs gaidām, ka kāds atnāks mūs izglābs, bet mēs reāli sakam, jā, es šito gribu, un es uzņemos atbildību par to, ka es to darīšu. Un tad aiziet plāns, un tādā veidā mēs aktivizējam sevī vīrišķo enerģiju. Un, protams, struktūra un disciplīna. Ja mēs nevaram salikt viņu struktūrā, tad tā neizpaustā enerģija, viņa nevar strukturizēties, viņa nevar sevi pieredzēt. Un ja mēs skatāmies par sievišķo aspektu, protams, plūsma, saplūšana, sajušana, tas viss ir par sajūtu, par radīšanu. Jo, kā mēs zinām, mums ir termins dievmāte. Dievmāte tas nozīmē, ka ir kāda māte, no kura viss dzimst. Un es teikšu tā, ka tā vienotības apziņa, kas ir viss viens, viņa ir drīzāk sievišķa, jo viņai nav forma. Viņa vienkārši kā esības stāvoklis, kurai vēl nav mērķa kaut ko darīt. Viņai vēl nav struktūra, viņai vēl nav ieliktas formas. Un tas ir raksturīgs sievišķajai enerģijai, jo viņa rada jaunu dzīvi, formas savienojoties ar universālo enerģiju. Tā ir tā enerģija, kas visu laiku ir mums fonā. Viņa mums ir visiem pieejama. Un sievišķās enerģijas pirmsākums ir vēlme, es gribu, es vēlos. Un ja mēs aizējam atpakaļ uz to pašu pirmsākumu, kur es teicu, kur ir neizpausta enerģija, tad kas to visu sāk darīt? Tā vēlme. Tā ir tā pirmsākuma enerģija, kas grib sevi apzināties un kaut kā justies. Un tāpēc, tad, kad es ar sievietēm runāju par to, kas ir sievišķās enerģijas spēks, tas nav tikai kleitā. Jā, ir savs bonus kleitā, ir savs bonus frizūrā, kā mēs dzirdējām no arkturjāņiem vai plejādiešiem, kuri teica, ka ir 2 stundas vērts ieguldīties frizūrā, lai tas izskatās labi. Ja? Ir vērts, jā, tas izskatās sievišķīgi, tas ir skaisti, un mēs to pamanām, un tas ir tajā formā. Bet pati tā enerģija, kas ir sievišķā enerģija, bieži vien noder arī vīriešiem. Tāpēc, ka ja vīrietis ir tikai struktūrā, ja viņš ir darīšanā, un ja viņš ir tajā, un ja viņš to nejūt, tad viņš skrien ar pieri sienā. Un tāpat sievietes, ja mēs tikai darām, ja mēs strukturizējam, ja mēs nejūtam, ko mēs jūtam, tad mēs daudz tērējam enerģiju darīšanā, kas nenes rezultātus, mēs neradam. Tāpēc mums ir ļoti, ļoti svarīgi apvienot abus šos aspektus. Un kas aktivizē tieši sievišķo enerģiju? Tā ir sajūtu atmodināšana un ķermeņa apzināšanās. Un ja vīrišķajā enerģijā mēs runājam par to, ka tā ir fiziskās aktivitātes, kas iet vairāk uz tādu kā sevis pārvarēšanu, uz cīņu, uz rezultātu un tā tālāk, tad sievišķajā aspektā, lai mēs aktivizētu tieši sievišķās enerģijas, mums ir vajadzīga tā ķermeņa sajušana. Tāpēc ir svarīgi bieži vien sievietēm nodarboties ar jogu. Un arī vīriešiem, kāpēc, lai mēs to ķermeni sajustu. Lai mēs vienkārši neskrietu robotiņā un darītu, tāpēc, ka instruktors kaut kā ir uzrakstījis, bet ka mēs to sievišķo enerģiju sevi aktivizējam ar to, kā es jūtos to darot. Un tad mēs apvienojam abus kopā, gan to sievišķo, gan vīrišķo.
Un, teiksim, kas aktivizē to ķermeņa sajušanu, visas masāžas, siltās vannas. Ja, tas viss ir, kas mums iedod to sajūtu tieši ķermenī. Kas vēl aktivizē caur ķermeni? Ka mēs sazemējamies ķermenī. Kur mēs sākam just izdegšanu? Tad, kad mēs domās aizlidojam kaut kur riktīgi tālu prom. Kā mēs runājam, vai nu pagātnē, vai nu nākotnē. Ja? Vakardien mums lektori runāja par to, kur ir tā drošākā, skaistākā vieta, ka tu esi šeit un tagad šajā mirklī, un tu sajūti šo ķermeni. Un tā ir sievišķā enerģija. Sievišķā enerģija, viņa palīdz sajust tev to ķermeni, lai tu zinātu, ko tu gribi, jo tas ir sievišķais pirmsākums. Jo tu sākumā sajūti, un tad no šīs sajūtas tev veidojas tā vēlme. Ko tad es patiesībā gribu? Un tad mēs liekam klāt vīrišķo enerģiju, un mēs ejam un daram. Un mēs saprotam, ka es eju, es daru un es varu. Radošā izpausme. Perfekta sievišķās enerģijas aktivizācija. Tad, kad mēs jūtam, ka mēs esam ieskrējušies riktīgi vīrišķajā, mums ir ļoti vērtīgi aiziet padejot, pagleznot, padziedāt, kaut kādu instrumentu paspēlēt. Un tas nav tikai par mākslu. To var darīt, gatavojot pusdienas vai vakariņas, vienkārši ieejot tajā sajūtā, bet tas ir jābauda. Tas nav tā, ka man ir jāgatavo un atkal man ir jāgatavo un man besi ārā. Ja? Tas nav. Bet tieši radoši, kā es šodien varu to salātus uztaisīt savādāk. Tā ir radošā izpausme, un tas aktivizē to radošo sievišķo enerģiju. Pieņemšana un ļaušanās. Un šeit ir tā māksla. Pirms konferences mēs ar Jāni no rīta runājam par to, es saku, es gribētu paņemt bezkofīna kafiju. Un visur viņu nepārdod. Un Jānis saka, jā, bet tur ir jāiet tālu un tā tālāk. Es domāju, nu labi, ok, mēs nezaudēsim laiku, lai mēs to ietu un meklētu, bet man tā vēlme palika. Un ko es darīju? Es pieņēmu, ka es varu palikt arī bez kafijas, bet es pieņēmu to, ka es ļāvos, ka, nu labi, ir ok. Es neskrēju un tagad, tu nevari aiziet, labi, es iešu pati. Ja? Es to nedarīju. Bet es atlaidu to un es ļāvos. Un sanāca tā, ka Jānim vajadzēja kaut ko citu veikalā. Un tieši blakus bija veikals ar bezkofīna kafiju, un Jānis atnesa to kafiju un vēl nopircis pats. Un es saku, šitā darbojas tā miedarbība, kad mēs neforsējam. Es zinu, ko es gribu, un es zinu, kad es to saņemšu, es to darīšu. Man ir tas, es varu to dabūt. Un šis apvienojas, ka sievišķais ir tas, ka es ļāvos, ka tas harmoniski, organiski pie manīm atnāk. Un viņš strādā vienkārši tā. Un tā mēs radam ļoti, ļoti viegli. Un rituāli, kas vēl aktivizē sievišķo enerģiju, tie ir rituāli un tas cikliskums. Un mums jāzina, ka sievietēm mēs esam dažādas katru mēnesi, jo mums ir šie cikli. Un ja mēs vērojam sevi, ja mēs iepazīstam sevi, tas aktivizē ļoti sievišķo enerģiju. Mēs zinām, kura cikla dienā, kā mēs jūtamies. Un vīriešiem šis arī jāzina, lai zina, kā attiekties pret savu dāmu. Un ja sieviete to zina, viņa arī var pateikt vīrietim, ja? No sērijas, kā mamma ir saka, parādi kalendāru savu. Ja? Un ja sieviete tam neseko, ja viņai nav šī cikliskuma, ja viņai nav šo rituālu, kā mēs noskaņojamies no rīta? Šie rīta rituāli, afirmācijas. Mums mentorprogrammā jau ļoti daudz rīta meditācijas ir. Ja? Priekš kam tas ir vajadzīgs? Lai mums būtu šis cikliskums, lai mums būtu šis radošums, lai mēs no rīta pamostamies, atceramies, mēs esam spēlē. Mums ir divas enerģijas, sievišķā un vīrišķā. Mēs viņus varam apvienot. Sievišķā ir tā, ka kā es jūtos un ko es gribu. Tad es ļaujos, un tad ieslēdzās vīrišķais. Ko es varu, un ko es priekš tā daru. Un tad ir jāieslēdz tā disciplīna, lai noklausītos šo meditāciju. Tad ir jāieslēdz tās, kad ja es sajūtos, ka man ir kaut kā slikti, vai es nejūtos pašā savā spēcīgākajā posmā šobrīd, tad mēs ieslēdzam vīrišķo, jā, un man ir instrumenti, es šito daru. Tāpēc, kad vīrišķais un sievišķais apvienojas harmonijā, rodas pilnīga vienotības apziņa, stāvoklis, kurā nav šķirtības, bet ir līdzsvars starp būt un darīt, starp klātbūtni un plūsmu, starp mieru un radošumu. Un tagad sajūtat,
sajūtat, kā jums ir šīs divas enerģijas sevī, jums ir vīrišķais un jums ir sievišķais, un ka jūs padomājat par to vīrišķo, sajūtat, kā jums sastrukturizējas ķermenī, kā jums veidojas tāda kā savāktība. Un sajūtiet to sievišķo enerģiju. Kā tas ir, ka jūsu vīrišķais, viņš nenoliec šo sievišķo, ka jūsu sievišķais nenoliec šo vīrišķo, bet viņi ir tādā kā apvienojumā, ka tu vari ļauties, ka tu vari atslābināties, un viņi saiet kopā. Un šī zīme iņ un jaņ ir tieši par to, ka mēs apvienojam sievišķo un vīrišķo visos aspektos. Un nobeigumā es gribu pateikt savu vienu atskārsmi par to, ko nozīmē cienīt māti un tēvu. Mēs zinām, svētajos rakstos mums ir rakstīts, tev būs cienīt māti un tēvu. Man tikai gatavojoties šai konferencei, aizgāja tā līdz kaulam. Cienīt māti nozīmē cienīt sevi šo dievišķo, sievišķo enerģiju, kas nozīmē es jūtu, un cienīt savu vēlmi atkarībā no tā, ko es jūtu. Un turēties pie tā, vēlēties, neapspiest savu patieso vēlmi, ko es vēlos. Savukārt cienīt tēvu nozīmē cienīt tēvišķo enerģiju, tas nozīmē cienīt vīrišķo enerģiju. Un tas ir es varu un es daru. Tas nozīmē, ka es neatdodu savu varu citiem cilvēkiem. Un es neatdodu savu darīšanu slinkumam, jo tādā veidā mēs necienam ne mātišķo, ne vīrišķo, ne tēvišķo. Apvienojam šīs abas, un lai mums brīnišķīga radīšana. Paldies jums!